Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Krievijas likumdevēji šodien pirmajā lasījumā apstiprināja budžetu. Nākamgad tajā paredzēts aizsardzības izdevumu palielinājums par gandrīz 30%. Turpinot karu Ukrainā, Maskava jau ir palielinājusi militāros izdevumus līdz līmenim, kāds nav pieredzēts kopš Padomju Savienības laikiem. Lielos apjomos ražo raķetes un bezpilota lidaparātus un maksā algas simtiem tūkstošu karavīru gan frontē, gan citur. Zīmīgi, ka pret balsoja tikai viens deputāts. Otrajā lasījumā likumprojektu skatīs 14. novembrī. Vismaz 7 valstis nesteidzas aicināt Ukrainu pievienoties NATO. Kā raksta izdevums Politico, tās ir ASV, Vācija, Ungārija, Slovākija, Beļģija, Slovēnija un Spānija. Tiesa gan Politico avoti uzsver, ka Berlīne un Vašingtona neizslēdz, ka Ukraina kādā brīdī varētu kļūt par alianses dalību valsti. Avoti Vašingtonā un NATO norādīja izdevumam, ka ir arī citas valstis, kas nav pārliecinātas par Ukrainas gatavību pievienoties aliansei. Šodien Starptautiskās Krimas platformas 3. parlamentārajā samitā Rīgā uzstājās Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks. Viņš paziņoja, ka Ukraina neatteiksies ne no centimetra savas teritorijas. Viņš aicināja palielināt militāro atbalstu Ukrainai, tāpat norādīja, ka Ukrainas pilsētām vajag gaisa aizsardzību un aicināja nodrošināt, ka ap Ukrainu esošās NATO un Eiropas Savienības dalību valstis arī slēgtu savu gaisa telpu jebkādiem lidojošiem objektiem no Krievijas un notriektu jebkādus dronus, kas ielido svešas valsts teritorijā. 5 Latgales pašvaldības saņems dotāciju 2,5 miljonu eiro apmērā. Tāda vienošanās panākta ar ministru kabinetu. Tās ir pašvaldības, kas robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju, un pēc nākamā gada valsts budžeta pieņemšanas šī summa tiks sadalīta starp Alūksnes, Balvu, Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas novadu pašvaldībām. Subsīdijas apjoms būs atkarīgs no robežas garuma. Pašvaldības varēs lemt, kādiem mērķiem piešķirto naudu izlietot, bet daļa no tās jāizmanto ilgtermiņa plāniem. Priekšlikums piešķirt papildu atbalstu pierobežas pašvaldībām nāca no Finanšu ministrijas, jo šogad valsts galvenais mērķis un prioritāte ir iekšējā un ārējā drošība. Latvijas ārlietu ministrija brīdina par oranžo brīdinājumu Turcijas lidostās, īpaši Stambulā. 23. oktobrī netālu no Ankaras notika uzbrukums Turkish Aerospace Industries Incorporated galvenajai mītnei. Nogalināti 5 cilvēki un pastāv iespēja, ka terora akti turpināsies. Pasažieriem jārēķinās ar pastiprinātām drošības pārbaudēm un ieteicams ierasties izlidošanas terminālos vismaz 3 stundas pirms lidojuma. Ārlietu ministrija aicina izvairīties no drūzmas, reliģiskām ēkām, nepiedalīties protestos un demonstrācijās, būt uzmanīgiem apmeklējot turisma objektus. 18. oktobra vakarā 3 vīrieši uzbruka kādai meitenei daudzdzīvokļu mājā Daugavpilī. Tie nodarīja miesas bojājumus, nozaga telefonu un zelta auskarus, zaudējumi tika lēsti 1700 eiro apmērā. Tiesa gan mobilo tālruni atrada uz ielas. Cietušo nogādāja medicīnas iestādē. Jau vakarā policija aizturēja vienu no aizdomās turētajiem, pēc tam otru, kā arī noskaidroja 3. atrašanās vietu. Visi viņi jau ir pabijuši policijas uzmanības lokā. Par šādu noziegumu likums paredz brīvības atņemšanu līdz 8 gadiem ar mantas konfiskāciju vai bez tās, kā arī probācijas uzraudzību līdz 3 gadiem. Oktobra beigās Rotko muzejā sāksies čehu režisora Jana Švankmajera filmu parāde. Tā noslēgsies februārī. Skatītāji varēs noskatīties 6 pilnmetrāžas filmas no čehu sirreālisma kino meistara filmogrāfijas. Pirmā izrāde nākamā nedēļa, 31. oktobrī, 6:00 vakarā, un tā būs Jana Švankmajera filma Fausta mācība. Filmu seansi iecerēti Rotko muzeja koncertzālē. Visas filmas demonstrēs čehu valodā ar subtitriem latviešu valodā. Ieeja pasākumos būs bez maksas. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes Jā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.